Es bieži satieku cilvēkus ar zemu pašapziņu, un tas izpaužās dažādos veidos. Cilvēki baidās kaut ko uzsākt, lai neizgāstos. Un viņi saskata savas kļūdas, bet neatzīst savus sasniegumus. Viņi noraida komplimentus. Viņi saka, ka patiesībā nav jau to pelnījuši. Vispār viens no tādiem rādītājiem ir, ka viņi baidās pateikt nē. Mūsu sabiedrībā kopumā nav ļauna, bet sabiedrība neatbalsta augstu pašapziņu. Krieviem pat ir tāds teiciens, kas patiesībā ir diezgan kaitīgs. Ja последняя bukva alfavita, kas nozīmē es pēdējā kārtā. Es bieži vien dzirdu, ka cilvēki saka, ka es neesmu tāds cilvēks, kam ir augsta pašapziņa. Ko no es, lai jau citi tur to dara? Viņi saka, ka tur neko nevar darīt. Tas izskatās kā bieza necaurredzama migla, kurā nevar saprast, kas slēpjas, un nevar saprast, kā ar to miglu vispār tikt galā. Bet tikt galā var, un es pat teiktu, ka vajag. Un šajā sakarā es gribu pastāstīt par vienu no metodēm, ko praktizē Aleksejs Arestovičs. Un metodi, kā jau daudzas no šīm viņa metodēm, ir ļoti vienkārša. Būtībā savu pašapziņu paaugstināt var pavērojot sevi no malas. Un to jādara tādā diezgan mierīgā brīdī, kad tev nav tāds īpaši stress, kad tev nav kaut kādi steidzami darbi, kad tev nekas tur nespiež un bērni neskraida pa galvu apkārt. Ja? Vienkārši pasēdēt un padomāt, ka nav jau tā, ka tev caurām dienām un visu laiku nepārtraukti ir tāds zemes pašapziņas sloks. Ir taču acīm redzot arī kaut kādi brīži, kad tu kaut ko vispār izdarīji vai pateici, un tev pašapziņa pacēlās augšā. Dienas beigās paņem tādu papīra lapu un saraksti, ko tu tādu dienas laikā darīji, par ko tu paaugstināji pašapziņu un par ko tu pazemināji pats sev pašapziņu. Jā. Tad, kad tu nedēļu esi tā pavērojis pats sevi, kā tas darbojās, tu atradīsi, ka tur ir diezgan regulāri atkārtojošie sižeti. Ka ir lietas, kuras darot, tu jūties tik labi un pašapzinīgi, ka varētu to darīt visu dienu. Bet tu pats sevi bremzē. Un tad, kad tev ir tāds saraksts ar šīm te uzvedības modeļiem, tad tu vari sākt izvēlēties. Tu vari mērķtiecīgi sākt darīt to, kas paaugstina tavu pašapziņu. Arvien vairāk. Un vēl vairāk izvairīties no tām lietām, kas grauj tavu pašapziņu. Piemēram, man pašapziņu paaugstina tas, ka es nodarbojos ar aikido. Es sāku to darīt jau diezgan sen, un vispār iziet uz tatami un sākt ar viņiem nodarboties kopā, tas vien jau bija tāds liels leciens, par ko es sev paaugstināju pašapziņu. Tālāk, pēc dažiem mēnešiem es jau sāku izpildīt kaut kādus kūliņus. Vēl pēc dažiem mēnešiem man sāka izdoties kaut kādi paņēmieni. Un tas ir tādas trepītes, kas nepārtraukti tevi kaut kur ved uz augšu šajā pašapziņā. Pat ja kāds tev cenšas to graut, pat ja kāds tev saka, ka tu to nevari, ka tu to nespēji, ka tev nav lemts, ja tu gribi, tu to vienkārši dari, pēc tam atzīsti pats sev. Jā, es izdarīju, un redz, man izdevās. Un visi, kas man to neticēja, viņi var iet, krievu kuģi virzienā. Sastādot šādu te sarakstu, tu atklāsi par sevi diezgan daudz ko interesantu. Ja? Turpinot darīt to, kas paaugstina tavu pašapziņu, tu pats savās acīs kļūsi par diezgan vērtīgu cilvēku,
Tāpēc es uzrakstīju lielāku rakstu par šo tēmu savā mājaslapā atbalsta.lv. Aizej palasi. Pēc tam ej un paaugstini savu pašapziņu pats. Tev izdosies.